Turpinoties strīdiem par pedagogu algu reformām Izglītības un zinātnes ministrijai, nācies nedaudz atkāpties no saviem plāniem publiskot informāciju par katra skolotāja atalgojuma apjomu. Doma bija radīt iespēju publiski salīdzināt algu līmeni dažādās skolās un dažādās pašvaldībās. Šī iniciatīva publiskot algas gan izraisījusi asus iebildumus, pirmkārt jau no pašiem pedagogiem. Pedagogu algu publiskošana internetā esot pirmais solis ceļā uz ilgi gaidīto algu reformu, uz kuru uzstāja arī paši pedagogi. Tomēr skolotāju vidū šī iecer izraisījusi asu pretreakciju. Kritiķi uzskata, ka tas tikai pazeminātu skolotāju profesijas prestižu un sakūdītu sabiedrību pret tiem skolotājiem, kuri vairāk strādā un vairāk saņem. Es esmu dzirdējis, ka skolotājs saņem arī 1000 eiro, jā. Kaut kā nesanāk tā. Bet ja skolotājs strādā 2 darbvietās, tad piedodiet man. Tad tas ir valdībai par to jādomā, kas ir jādara, lai es neskrietu tā. Jo man arī ir ģimene, man ir jāuztur. Un ne tikai materiāli jāuztur, bet man ar ģimeni jābūt kopā, lai arī mani bērni augtu par labiem bērniem. Negatīvu atzinumu par šo iniciatīvu valdībai jau sagatavojusi arī pedagogu arotbiedrība. Tā uzskata, ka algas varētu publicēt, taču nenorādot vārdus un uzvārdus. Mēs uzskatām, ka mūsu sabiedrība šobrīd nosoda tos, kuri saņem lielas algas. Vainīgs ir algas saņēmējs, nevis tas, kas ir nodrošinājis šo sistēmu vai paredzējis to sistēmu kā tādu. Un tādēļ mēs domājam, ka nevajadzētu vērsties pret konkrētu pedagogu. Izglītības un zinātnes ministrija gan uzstāja, ka jauninājums ir nepieciešams, jo pašreizējā sistēmā trūkst caurskatāmības. Naudas skolotāju algām mērķdotācija veidā no ministrijas nonāk pašvaldībās. Tās savukārt naudu izdala skolām, bet katras mācību iestādes vadība atsevišķiem skolotājiem. Kaut sistēmā iestrādātas detalizētas prasības, tik un tā gala rezultātā skolotājiem ar pilnīgi vienādu noslodzi algas atšķiroties pat par 60%. Tiesa gan saskaroties ar aso kritiku, ministrija savu ieceri jau mainījusi un piekrīt, ka vajadzētu atteikties no skolotāju vārdu publiskošanas. To var arī labi saprast, mēs to esam ņēmuši vērā un piedāvājam šobrīd redakciju, kurā ir nosaukt saklasificēti skolotāji pēc ieņemamiem amatiem, bet netiek norādīti vārdi un uzvārdi, un publiskošana ir skolu mājaslapās. Ja valdība ministrijas ieceri atbalstīs, par to vēl būs jālemj Saeimai. Aigars Lazdiņš, Aigars Ulmanis, TV3 ziņas.